Esmu Dimitrijs Trofimovs, iekšlietu ministrijas nozares politikas departamenta direktors, vienlaikus arī šīs eiro ieviešanas drošības darba grupas vadītājas vietnieks. 2012. gadā bija nodibināta eiro drošības darba grupa iekšlietu ministrijas vadībā, kura sastāvēja no praktiski visiem partneriem, kas bija iesaistīti drošības pasākumu plānošanā, identificēšanā, realizēšanā. Darbs bija smags 2 gadu garumā, praktiski saistīts ar iepriekš neesošās pieredzes apgūšanu. Šis bija speciāli izstrādāts drošības pasākumu plāns, kurā mēs apzinājām, protams, strateģiskā līmenī tos jautājumus, kurus bija nepieciešams koordinēt šajā augstā līmeņa darba grupā, kurā praktiski piedalījās gan atbildīgo iestāžu vadība, gan, protams, atsevišķos jautājumos pieaicinājām ekspertus, lai saprastu, kuri precīzi resursi ir nepieciešami, lai realizētu vienu vai citu pasākumu. Šis te mūsu plāns, darbības plāns, protams, balstījās uz to pieredzi, ko varējām iegūt valstīs, kurās līdz šim jau eiro ticis ieviests. Un, protams, bija svarīga tā pieredze, ko mums nodeva Eiropas komisija, kura ļoti rūpīgi uzraudzīja, tai skaitā arī drošības pasākumu īstenošanu. Jāsaka, ka darba gaitā radās izaicinājumi, ar kuriem iepriekš neesam bijuši saskārušies, un kuri radīja mums, protams, lielus izaicinājumus, īpaši sadaļā par to, vai mūsu pašu resursi ir pietiekami, lai nodrošinātu drošu eiro ieviešanu, drošu eiro eskortēšanu. Jo bija viens no, protams, jautājumiem par to, vai nebūtu jāiesaista partneri no militārā sektora, bet jau pašā sākumā, protams, ar šo, var teikt, gudru pieeju loģistikā un, protams, profesionālu vadītāju piesaisti pie šī procesa, īpaši valsts policijā, bija iespēja nodrošināt šo procesu tā, ka tas ir praktiski kļuvis par vienu no drošības operācijas piemēriem, kā būtu jāievieš eiro. Protams, daudzi apstākļi arī sekmēja to, ka šī operācija bija tik veiksmīga, kāda viņa noritēja tieši Latvijā. Esam sadarbojušies aktīvi, un bez šīs sadarbības ar privāto sektoru šī operācija nebūtu nemaz iespējama. Un banku sektors, gan arī nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv banku intereses, klientu intereses, tirgotāju intereses, tie ir visi tie partneri, ar kuriem mums bija nepieciešams rast kopējos risinājumus. Un tādā veidā mēs esam saplānojuši gan pasākumus, par kuriem bija atbildīga tikai valsts kā tāda. Protams, tā skaitā plānojam tos scenārijus, atbilstoši kuriem mums būtu nepieciešams rīkoties kopīgi ar privāto sektoru un, protams, arī privātā sektora atbildība šajā visā. Esam nepārtraukti, protams, sekojuši tam plānotajam resursu apjomam, kas mums bija iedalīts, un redzot to, ka tuvojoties varbūt jau šai aktīvajai fāzei, kad bija nepieciešams nodrošināt jau ļoti tiešu mērķtiecīgu loģistiku, jeb naudas pārvadāšanu, bija nepieciešams arī lemt par papildus līdzekļiem, bet pateicoties šiem diviem citiem formātiem, gan Finanšu ministrijā, gan premjera Dombrovska kunga vadītajā padomē, bija iespējams izrunāt šos jautājumus tieši, nepastarpināti un rast risinājumus nozarei svarīgajos jautājumos. Kādi varētu būt konkrēti rezultāti, jeb starp rezultāti šajā darbā, tad, protams, viens no lielākajiem akcentiem tika likts uz tā saucamās šīs te risku analīzes veikšanu, uz pastāvošo apdraudējumu analīzi, uz to, ka, lai nodrošinātu šo vissvarīgāko etapu, kas ir saistīts ar eskortēšanu, bija nepieciešams izveidot attiecīgās resursu vadības sistēmas. Un, protams, bija nepieciešams skaidri definēt komandu ķēdi gan sagatavošanas stadijā, gan projekta īstenošanas laikā. Un, pateicoties šai skaidrībai, protams, šīs valsts policijā izveidotais operatīvās vadības centrs novadīja šo operāciju koordinēti
un ar ļoti konkrētiem rezultātiem, kas kā jau labākā praksa pilnīgi noteikti jau tiek nodota citām valstīm, gan arī tiks nodota tām valstīm, kuras plānos ieviest, tātad iestāties, pievienoties eiro zonai. Protams, ļoti daudz esam ieguldījuši laika un resursu cilvēku apmācībā, jo ir skaidrs, ka šis projekts ir ilgtermiņa projekts, un šo projektu mēs izmantosim kā tā saucamo institucionālo atmiņu tam, lai varētu piedalīties jau līdzīga apmēra un tātad nozīmīguma projektos, kā viens no nākamajiem, protams, šīs izaicinājums nodrošināt drošību Eiropas Savienības prezidentūras laikā. Visa šī pieredze, kas tika iegūta un kas tika izveidota praktiski investējot no abām pusēm gan materiālos resursus, gan šos cilvēku resursus, bija iespējams nodibināt skaidru izpratni par to, cik ir nepieciešams resursi, lai īstenotu šāda veida projektus. Projekts arī palīdzēja mums, jāsaka, ne tikai bijis kā tāda operācija kopējā liela projekta, globāla projekta ietvaros, bet mēs esam arī skaidri sapratuši, tieši šis policijas darbs ir ļāvis saprast, kāds ir tās politikas plānotāju un politiķu iespējams nepieciešamais lēmums attiecībā uz policijas resursiem, kas nodrošina šo sabiedrību, šo policijas redzamību uz ielām, jeb redzamību sabiedrībā. Mēs redzējām to, ka tieši operācijas laikā šī, protams, pastiprināta gan sabiedriskās kārtības veikšana, gan robežkontrole ir devusi šos skaitliskus statistikas radītājus, kuros tad ir tas pats svarīgākais. Proti, iedzīvotājs jūtās droši, un tas, protams, rada mums izaicinājumu turpmāk samērot iespējams šos resursus, ko mēs varam likt reāli kā redzamus resursus ar, protams, gan jauniem risinājumiem, gan cilvēku mērķtiecīgāku apmācību, gan, protams, konkurētspējīgākiem darba apstākļiem. Tāpēc plānošanas stadija strateģiskajā līmenī ir bijis tas posms, kas nodrošināja praktiski nepieciešamo un visakūtāko lēmumu pieņemšanu eiro ieviešanas laikā. Artis Velšs, valsts policijas priekšnieka vietnieks, galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks un vienlaicīgi ir eiro ieviešanas projekta laikā eiro drošības pasākumu operatīvā vadības centra vadītājs. 2013. gada 1. jūlijā valsts policijā darbu uzsāka starp institūciju operatīvās vadības centrs, kas nozīmē, ka šis centrs bija veidots pēc principa, ka tie nav tikai valsts policijas darbinieki, bet tie ir praktiski visu iesaistīto institūciju darbinieki, kur piedalījās šajā drošības pasākuma realizācijā. Kā lielākie mūsu sadarbības partneri, protams, tā ir jāmin Latvijas Banka, tās ir dažādu lielāko pilsētu pašvaldības policijas darbinieki, tā ir valsts robežsardze, tas ir Latvijas pasts, un gal galā tie ir arī ļoti daudzie apsardzes komersanti, kuri bija iesaistīti šajos eiro pārvadājumos, priekšpiegādēs no bankām un tālāk pie klientiem. Līdz ar to šī centra pašu izveidas būtība jau bija starp institūciju darbs. Vasaras periodā šī centra galvenais uzdevums bija nodarboties praktiski ar šo drošības pasākumu sagatavošanu, izplānošanu. Tas nozīmē, ka bija jāsagatavo taktiskie risinājumi, kā tiks realizēti šie drošības pasākumi. Tas bija jāizdara ļoti ātrā periodā, jo laiks jau nebija palicis pavisam. Laiks līdz 1. janvārim bija atlicis pavisam maz. Tā kā sākotnēji šī centra uzdevums bija izplānot šo operāciju, būtībā drošības operāciju, kāda līdz šim valsts policijā nebija bijusi. Gan no taktiskā viedokļa, gan organizatoriskā viedokļa, gan arī no tā, kādi resursi tiks iesaistīti un kas ko darīs. Jāsaka, jau sākotnēji mēs sapratām, ka ir jāiesaist pēc iespējas daudz un vairāk tieši tiesību sargājošo iestāžu darbinieku. Šajā gadījumā jāsaka paldies par atbalstu arī pašvaldības policijām, kas bija lielākās pilsētās, mums liels atbalsts. Tad, kad mēs sapratām, ka ir jāpastiprina šī patrulēšana un jāpietuvina tiem objektiem, kas var izsaukt iespējams noziedznieku interesi, kā piemēram tie būtu bankomāti, banku filiāles,
lielveikali, kuros tad gadu mijā norisinātos šī eiro izņemšana vai eiro maiņa. Tad pašvaldību policijas spēki bija diezgan atsaucīgi un iesaistījās tā saucamajā vienotajā dislokācijā, kas nozīmē, ka mēs bijām spējīgi praktiski nosegt visu Latvijas teritoriju tā, lai maksimāli tuvu šiem objektiem būtu pietuvināti dažādu tiesību sargājošo iestāžu spēki. Tas, ko mēs sākām arī vēl vasarā, protams, vienlaicīgi bija arī operatīvās situācijas monitorēšana, jo ir skaidrs, ka šāds process, kad valstī mainās finanšu sistēma, noteikti piesaist arī sabiedrības ne tās labākās puses uzmanību, kas būtu noziedzīgā pasaule, un praktiski pasaules praksa rāda, ka šādu lielu finanšu sistēmas maiņas rezultātā ir iespējami dažādi smagi noziegumi, kā piemēram uzbrukumi naudas pārvadājumu kolonām, uzbrukumi naudas maiņas vietām, uzbrukumi inkasācijas grupām ar mērķi iegūt šos naudas līdzekļus. Šādas, diemžēl, negadījumi pat ar letālām sekām Eiropas valstīs bija bijuši. Protams, tas bija pamats no tā izvairīties un izdarīt visu maksimālo iespējamo, lai šo eiro ieviešanas procesā nozieguma rezultātā neiet bojā cilvēki. Līdz ar to, kopīgi ar kriminālu policiju, kuras pārstāvji arī darbojas operatīvu vadības centrā, mēs ikdienas monitorējam operatīvo situāciju, kas nozīmē, ka ikdienas skrupulozi tika pētīti visi notikumi, kādi valstī ir reģistrēti un kuri varētu piesaistīt interesi tādā operatīvā ziņā, kā piemēram tie būtu kaut kādas zādzības vai zādzības mēģinājumi, bankomātu uzlaušanas mēģinājumi, viss, kas varētu liecināt par kaut kādu noziedznieku gatavošanos šādiem veidu noziegumiem. Un šāda uzziņa katru diennakti tika gatavota, un praktiski tas turpinās arī 2014. gadā, pat līdz pirmā pusgada beigām. Noteikti ir jāmin arī tehniskās infrastruktūras uzlabošana. Ir skaidrs, ka šāda mēroga operācija prasa arī lielu tehnisko atbalstu, un jāsaka tā, ka mums izdevās ieviest arī jaunu funkcionalitāti, kāda līdz šim nebija valsts policijā. Tad mums jau bija eksploatācijā nodota resursu vadības sistēma, kurā mums ir iespējams redzēt visas mūsu automašīnas, kuras pārvietojas valstī, redzēt to atrašanās vietu. Taču tieši eiro ieviešanas laikā mēs šo funkcionalitāti papildinājām, mēs uzlabojām sistēmas ātrdarbību, kas nozīmē, ka mums ir iespēja sekot jebkurai mašīnai praktiski braukšanas laikā. Šis signāls uzreiz nonāk operatīvā vadības centrā, un plus mums radās arī iespēja no mašīnām iegūt video signālus. Tas nozīmē, ka tajā laikā, kad mūsu darbinieki pavadīja šos skaidrās naudas pārvedumus, tad mēs spējām izsekot šīm te kolonām līdzi. Protams, ka šis operatīvais vadības centrs, tā galvenā misija, kas bija šim centram jāveic, noteikti ir šo dažādo drošības operāciju vienota vadība. Valsts policija strādā pēc decentralizētā principa, kas nozīmē, ka mums ir reģionālās pārvaldes, kurās ir savas dežūrdaļas, kas tad vada to konkrētā reģiona spēkus. Tad eiro ieviešanas laikā mēs nolēmām, ka tas būs viens operatīvais vadības centrs šeit, šis atrodas šajās pašās telpās, no kuras mēs vadīsim visas ar eiro saistītās drošības operācijas. Tas nozīmē, ka galvenās būtu, protams, šo skaidrās naudas pārvedumi, tad, kad pirmās eiro kravas nonāca Rīgas lidostā, tika nogādāts līdz Latvijas bankai, pēc tam tālāk no Latvijas bankas jau tās tika nogādātas uz komercbankām, un tālāk no komercbankām tika nogādātas jau pie komerc klientiem. Tad visu šo procesu praktiski nodrošināja valsts policijas darbinieki, braucot līdz šīm kolonām un nodrošinot, lai netiktu vērsts noziegumi tieši pret šīm kolonām. Kā jau minēju, tad eiro ieviešanas laikā, kas praktiski sākās jau 2013. gada decembra vidusdaļā, un turpinājās līdz pat 2014. gada janvārim, kas būtu tāds aktīvākais mēnesis, kad norisinājās tieši tāda fiziska naudas nomaiņa. Tad šis centrs strādāja diennakts režīmā, kas nozīmē, ka diennakti šeit atradās darbinieki un patstāvīgi arī vadīja šīs drošības operācijas, kontrolēja operatīvo situāciju valstī. Mums bija ļoti sadarbība arī ar valsts robežsardzi, kura nepieciešams gadījumā bija spējīga iesaistīt arī atbalstu no gaisa, kas nozīmē, ka tie būtu helikopteri. Tāda mums arī vairākas reizes tika nodrošināta lielākos pārvadājumos drošības uzlabošanai, bet, kā jau minēju, nepieciešams gadījumā, ja rastos kāds uzbrukums kolonai un noziedznieki bēgtu, tad šajā laikā arī valsts robežsardze bija spējīga šos helikopterus arī operatīvā situācijā arī pacelt gaisā. Protams, turpinājās arī ikdienā šo drošības risku analīzi. Tika atkārtoti katru dienu analizēti visi noziegumi, pat sīkākie pārkāpumi, kas varētu būt saistīti ar eiro ieviešanu. Kā kuriozi var pieminēt kādu gadījumu vienā no Latvijas lauku reģioniem, kur mūsu darbinieki bija ievērojuši, ka vairākas dienas pie viena no veikaliem
stāv aizdomīgi automašīna, kurā sēž kāds vīrietis, bet tieši tajā laikā, pie tam vienā un tajā pašā laikā, kad veikalā ierodās bankas inkasācija un veic inkasāciju veikalā. Tad mūsu darbinieki šai mašīnai pievērs uzmanību, veic šī fakta pārbaudi, kā rezultātā noskaidrojās, tad nebija tur ļauna nodoma, bet tā ir vienīgā vieta ciematā, kur ir pieejams bezmaksas internets no bibliotēkas, un cilvēks vienkārši šajā laikā izmantoja un sērfa internetā. Bet šo piemēru es vienkārši minēju, lai saprastu, cik atbildīgi darbinieki piegāja šim procesam, ar kādu rūpību tika izanalizēts katrs aizdomīgs fakts, lai nepieļautu, ka notiktu kā noziegumi tieši vērsti pret šo te pasākumu. Lielākais darba apjoms no valsts policijas puses tika veltīts tieši skaidras naudas pavadīšanā vai eskortēšanā. Tad mūsu uzdevums saskaņā ar eiro drošības plānu bija nodrošināt drošu, netraucēt kolonu pārvietošanos un nodrošināt to, lai eiro skaidrā valūta tiktu nogādāta līdz paredzētajam punktam. Tad pirmais posms, kad mēs sākām šo sadarbību, bija jau Latvijas banku. Tad tajā periodā, kad šī valūta tika nogādāta no lidostas un Rīgas ostas uz Latvijas banku, tālāk no Latvijas bankas uz Komercbankām. Tad valsts policijai šāda prakse bija praktiski pirmo reizi, līdz šim šāda operācija nebija veikta. Lielākais izaicinājums, man šķiet, no mūsu puses bija sadarbība ar apsardzes komersantiem, kas ir privāti personas, tad mēs esam valsts struktūra, un tieši šeit šī valsts policijas sapratne par komersanta interesēm, par komerc klientu interesēm, savukārt komerc klientu sapratni par mūsu prasībām bija apusēja, tā saskanēja. Daudzos jautājumos mēs ļoti ātri atradām kompromisu. Un faktiski jāsaka, ka tas laikam arī ir viens no lielākiem šī procesa ieguvumiem valsts policijai, tieši šī sadarbība ar komerc klientiem šāda augsta līmeņa drošības operācija realizācijā. Paralēli šīm eskortēšanām valsts policijas uzdevums bija nodrošināt arī 9 lielāko Latvijas pasta nodaļu apsardzi, kurās uzglabājās lielākie naudas līdzekļi. Pēc tam tālāk Latvijas pasts šos finanšu līdzekļus sadalīja pa mazākām pastu nodaļām, taču valsts policija sargāja šīs lielākās 9 pastu nodaļas, arī diennakts režīmā. Mūsu darbinieki praktiski uzturēja šo pastu nodaļu apkārtnē, arī nodrošinot to, lai šajā objektā netiktu realizēts uzbrukums. Attiecībā par drošības pasākumu plānošanu par taktiku var pieminēt sekojošo, ka visus šos drošības pasākumus mēs sadalījām nosacītos līmeņos. Tad jau šie minētie naudas eskortēšanas pasākumi, protams, tika gradēti pēc bīstamības, pēc riska. Jāsaka tā, ka iepazīstoties ar citu valstu pieredzi, mēs tomēr kā galveno pamatu ņēmām pārvadājumās naudas summas apmēru un attiecīgi izveidojam 3 drošības līmeņus. Jau plānošanas laikā mēs vienojamies par tādiem nosacīti kodētiem nosaukumiem. Mēs šiem drošības līmeņiem iedevām nosacītu dzīvnieku vārdus, lai tādējādi saprastu to nozīmīgumu. Un mums bija mamuti, ziloņu brieži, kas nozīmē, ka mamuts tas bija augstākais drošības līmenis, kad tika pārvadāts ļoti lielas naudas summas. Tie bija praktiski lielās kravas mašīnas, pat vairākas, kurās bija ļoti neminot konkrētu summu, kas ir ļoti liela. Līdz ar to šeit bija ļoti augsts drošības līmenis. Tie bija gan valsts policijas darbinieki uz ielām, kuri sakoja, lai krustojumos tiktu regulēta kustība. Tie bija darbinieki, kas nodarbojas ar maršrutu attīrīšanu, nodrošinot netraucētu kolonas pārvietošanos. Tie bija mūsu speciālu uzdevumu vienību darbinieki, speciāli ekipēti. Un gal galā tas arī bija šis valsts robežsardzes būtiskais atbalsts ar helikopteru, novērojot maršrutu pārvietošanās laikā. Savukārt zilonis jau mums nozīmē, ka šī ir mazliet pēc mēroga mazāka operācija, kurā pārvadājumais naudas apjoms nav tik liels kā mamutā, taču tāpat laikā tas ir būtisks, lai šim arī pārvadājumu pievērstu uzmanību. Un arī šajā gadījumā mēs iesaistījām gan ceļa policijas darbiniekus, gan speciālu uzdevumu vienību darbiniekus, gan nodrošinājām arī maršrutu monitorēšanu. Un savukārt briedis, visātrākais, varbūt no riska momenta vismazākais līmenis bija saistīts ar pēdējo jau stadiju, kad eiro priekšpiegāde tika realizēta no Komercbankām pie daudziem komerc klientiem. Tad šajā gadījumā tā bija viena mūsu ekipāža, 4 darbinieku sastāvā, taču arī viņi bija pilnībā ekipēti un apmācīti, un viņi kopīgi ar apsardzes komersantu pārstāvjiem jau nodarbojās ar šo te skaidrās naudas piegādāšanu komerc klientiem. Tā skaitā arī tad, kad apsardzes komersanti uzpildīja bankomātus. Viens no identificētiem riskiem, kuru valsts policija bija identificējusi sagatavošanās posmā, protams, bija saistīts arī ar to, ka arī sabiedrībā, protams, šai eiro ieviešanas procedūrai var būt pievērsta pastiprināta uzmanība un pievērsta uzmanība no tāda viedokļa, ka arī
varēja prognozēt, ka sabiedriskās vietās un piedzīvotājiem dosies cilvēki, kur mēģinās izkrāpt šos naudas līdzekļus, mēģinās ar dažādām metodēm panākt to, lai tie naudas līdzekļi nonāk pie viņiem. Varētu palielināties zādzību skaits, varētu palielināt laupīšanas skaits, piemēram, brīžos, kad cilvēki dodas pie bankomātiem un izņem naudu, tad tu apkārtnē būtu kādi cilvēki, kur veic laupīšanas. Līdz ar to mēs jau sākotnēji sapratām, ka ļoti liels darba apjoms ir jāvelta tieši preventīvām aktivitātēm, informējot sabiedrību, stāstot sabiedrībai, liekot saprast, ka tas ir atbildīgs posms visiem no mums, ka jārūpējas par savu drošību, lai praktiski šī naudas pārēja tiešām norisinātos droši. Līdz ar to jau arī ilgāku laiku pirms šīs noteiktās naudas maiņas dienas valsts policija uzsāka aktīvu preventīvo darbu. Tad praktiski mēs izmantojam visas tās iespējas, kādas ir mūsu rīcībā. Tie ir vislielākie masu mēdīji, tas ir dažādas tikšanās ar iedzīvotājiem, tā ir dalība reģionos organizētajās Eiro informācijas dienās, kurās mūsu darbinieki darbojās drošības stendos un cilvēkos stāstīja. Tie ir reģionālie masu mēdīju, kā avīzes, interneta resursi, televīzijas pārraides, kurās mēs cilvēkiem mēģinājām skaidrot par šiem drošības riskiem un stāstīt, kā vajadzētu rīkoties, lai nekļūtu par cietušajiem. Tāpatās mēs realizējām tādu preventīvu aktivitāti, kā šo informatīvo vai preventīvo bukletu izgatavošanu. Tie bija 250 000 speciāli izgatavoti bukleti, kur bija tieši veltīti tādā saprotamā valodā iedzīvotājiem, lai stāstītu par tiem drošības riskiem. Tad attiecīgi šos drošības bukletus mēs izplatījām caur mūsu darbiniekiem, piemēram, iecirkņu inspektoriem, nepilngadīgu inspektoriem, skolās, iedzīvotājiem. Latvijā bukleti atradās mūsu policijas iecirkņos, tika izvietot arī valsts policijas mājaslapā digitālā veidā. Un analizējot kopumā šo situāciju, kāda bija jau pēc eiro ieviešanas aktīvās fāzes, mēs secinājām, ka tas ir bijis ļoti produktīvs un ļoti labs darbs, jo bijām gaidījuši, ka šie noziegumi būs vairāk, ka tiešām būs cilvēki, kur aiz savas lētecības iespējams kritīs pa cietušajiem kaut kādās krāpnieku aktivitātēs. Taču jāsaka, ka kopumā šādu noziegumu skaits bija tikai atsevišķas vienības, tie bija tikai daži atsevišķi cilvēki visā valstī, kur tik tiešām cieta krāpšanas rezultātā, kā piemēram, viens no piemēriem varētu būt minēt, ka viņi, teiksim tā, mainot naudu, saņēma pretī nevis eiro banknoti, bet nokopētu papierīti. Ja. Tad nebija iepazinušies ar drošības instrukcijām. Ja. Līdz ar to šie atsevišķie gadījumi tomēr liecina, ka tas preventīvais darbs bija sasniedzis mērķi, cilvēki bija informēti, domāja par savu drošību, darīja visu maksimāli iespējamu, lai tomēr nekļūtu par cietušajiem. Tātad ieguvumus, ko esam ieguvuši no šī projekta, mēs varam sadalīt vairākos, tā teikt, blokos. Pirmais no tiem, protams, un nozīmīgākais ir šī publiski-privātā sadarbība, kuras ietvaros esam ieguvuši pieredzi, kura nav varbūt tik intensīva ikdienā. Un primāri, protams, šī sadarbība ar apsardzes komersantiem, kad īsā laika posmā bija nepieciešams sakoncentrēt resursus tātad loģistikai un operācijas veikšanai. Šīs uzticības jautājums bija, protams, ļoti svarīgs, lai šī operācija varētu vispār iztenotos. Un jau sagatavošanas stadijā policija pārbaudīja, veica vairāk kā 10 000 darbinieku pārbaudi gan komerces iestādēs, gan apsardzes kompānijās. Līdz ar to, protams, tā informācija, ko esam ieguvuši sadarbībā ar privātajiem partneriem, pilnīgi noteikti nodrošināja šo drošības līmeni attiecībā jau ar fizisko saskarsmi, jau ar konkrētām naudas vienībām. Protams, tā pieredze, ko esam ieguvuši no privātā sektora veicot konkrētu risku auditu, arī, var teikt, ir nebijusi pieredze, un mēs viņu noteikti izmantosim arī šīs te minētās prezidentūras ietvaros, kad viena konkrēta projekta ietvaros tiek veikti visi iespējamie drošības analīze, drošības risku analīze, kā rezultātā pretīm mēs to mēģinām kvalitatīvi un kvantitatīvi novērtēt un attiecīgi definēt, protams, nepieciešamos resursus, vai potenciāli šī risku varbūtība neiestātos. Šī pieredze, ko guvām sadarbībā ar Latvijas pastu, ar Latvijas Komercbanku asociāciju un, protams, tiešā veidā jau strādājot ar konkrētām kredītiestādēm, arī tā pieredze, kas ikdienā noteikti nodrošina jau ne tikai veiksmīgu
civilajā dzīvē paredzēto, tā teikt, uzdevumu izpildi, bet arī ļauj mums būt pārliecinātiem par to, ka šāda veida projektus varam īstenot tiešām balstoties uz tiem resursiem, kas ir pieejami valstī, un ne tikai, bet arī privātajam sektoram. Otrais izaicinājums, kas ir realizējies jau konkrēti ieguvumā, protams, ir šī institucionālā atmiņa, ko mēs noteikti varbūt no vienas puses noliekam plauktā, bet no otrās puses mēs aktīvi viņu nododam mūsu partneriem, jau šobrīd Lietuvas kolēģiem, un pilnīgi noteikti sekojot tai pieredzei, kāda ir bijusi Eiropas komisijai citās valstīs, noteikti tiksim pieaicināti arī citu valstu eiro ieviešanas projektos. Protams, šī institucionālā atmiņa ir ļoti svarīga ne tikai Latvijai, bet arī Eiropas institūcijām, tā skaitā gan Eiropas centrālajai bankai, gan Eiropas komisijai, lai varētu redzēt tiešām, cik veiksmīgi šis projekts var tikt īstenots un kas ir nepieciešams priekš tam, lai projekts tiktu īstenots ar šādu rezultātu. Nu, un pēdējais, protams, kā tika minēts, šī ir sabiedrības informēšana, sabiedrības izglītošana par drošības jautājumiem, jo pilnīgi noteikti tas, kas tika sagaidīts no mums un kāds ir bijis mūsu mērķis, vērsts šajā laikā, izmantot šo laiku, lai uzrunātu sabiedrību ne tikai par eiro ieviešanas drošības aspektiem, bet principā par drošības apsvērumiem ikdienā. Jo mēs runājam par to, ka pamatā tie riski, kas saistīti ar eiro ieviešanu, viņi ikdienā arī saistīti ar ļoti daudziem citiem materiālā rakstura noziegumiem, tāpēc pilnīgi noteikti šis bijis tas laiks, kad bija iespēja, teiksim tā, paaugstināt šo sabiedrības izpratni par to drošību, par kuru atbildīgs primāri katrs par sevi. Un tad, protams, iestājas problēmu gadījumā valsts reakcija uz to, kas ir noticis ar cietušo.